Tēma vienādi trīsstūri sniedz ieskatu par trīsstūru formu un izmēru salīdzinājumu. Vienādu trīsstūru principi matemātikā var izmantot, lai aprēķinātu dažādus parametrus, piemēram, leņķus un malu garumus, kas ir būtiski precīzi lidmašīnas dizaina izstrādē. Savukārt lidmašīnas spārnu dizainā izmantotā simetrija ir svarīga, lai nodrošinātu, ka gaisa plūsmas radītie spēki uz abiem spārniem ir vienādi, kas ir izšķiroši svarīgi lidmašīnas lidotspējai. Vienādi trīsstūri ir trīsstūri, kuru atbilstošās malas ir vienāda garuma un atbilstošie leņķi ir vienādi. Tas nozīmē, ka viens trīsstūris var būt precīzi novietots uz otra, sakrītot ar visām malām un leņķiem. Vienādību var noteikt izmantojot vairākas metodes. Piemēram, metode mala. Ja viena trīsstūra trīs malas ir attiecīgi vienādas ar otra trīsstūra trim malām, tad trīsstūri ir vienādi. Otra metode leņķis mala leņķis. Ja viena trīsstūra mala un tās pieleņķi ir attiecīgi vienādi ar otra trīsstūra malu un tās pieleņķiem, tad trīsstūri ir vienādi. Trešā metode ir mala leņķis mala. Ja viena trīsstūra divas malas un leņķis starp tām ir attiecīgi vienādi ar otra trīsstūra divām malām un leņķis starp tām, tad trīsstūri ir vienādi. Pierādot nogriežņu vai leņķu vienādību vienādos trīsstūros, parasti ievēro šādu schēmu. Pirmais solis. Izmantojot zīmējumu, pašu veidotu vai doto, atrod divus trīsstūrus, kuru elementu vienādība ir jāpierāda. Otrais. Trīsstūros nosaka trīs atbilstošos elementu pārus, kas dod iespēju pielietot vienu no trīsstūru vienādības pazīmēm. Trešais. Secina, ka šo trīsstūru atbilstošie elementi ir vienādi, tātad abi trīsstūri ir vienādi. Bet var gadīties arī, ka elementi, kas sākotnēji likās atbilstoši, pēc to precīzākas izpētes un mērījumiem, izrādās nav vienādi, tātad arī trīsstūri nav vienādi. Pamatojot nogriežņu un leņķu vienādību, atceries, ka vienādos trīsstūros atbilstošie elementi ir savstarpēji vienādi. Uzzīmē divus trīsstūrus, kas atbilst M kritērijam. Pārbaudi, vai tu vari atrast vairāk nekā vienu veidu, kā šie trīsstūri var būt vienādi. Un lūk, kas sanāca man. Vienādu trīsstūru koncepts ģeometrijā ir fundamentāls, lai saprastu un analizētu trīsstūru formu un to savstarpējo attiecību. Izmantojot iepriekš apskatītās metodes, mēs varam precīzi noteikt, ka divi trīsstūri ir vienādi, kas ir būtiski dažādu praktisko problēmu risināšanai un matemātisku pierādījumu veidošanā.